šis beigsies, es došos mājās, iekritīšu ērtā divānā un darīšu neko. Sijā AB Modex. Mazumtirdzniecības uzņēmums. Pārstāv Max Mara Fashion grupas zīmolus. Marina Rinaldi, Marella, iBlues, Max & Co un Penny Black. Uzņēmums sadarbībā ar Itālijas 3. lielāko ražotāju jau 10 gadus dāvā sievietēm iepirkšanās prieku. Lai gan sievietes apģērba izvēlē kļuvušas elastīgākas, galvenās vērtības palikušas nemainīgas. Uzmanība tiek pievērsta augstas kvalitātes apģērbiem, plašam sortimentam un pieejamai cenai. Mūsdienīga sieviete ir ļoti pieprasīga pircēja. Viņai vairs nepietiek ar gatavu apģērba kopskatu. Viņa vēlas pati radīt šo kopskatu. Tāpēc visas kolekcijas veikala Marella ir kombinējamas un saskaņotas. Viens no īpašiem piedāvājumiem veikaliem Marella ir speciālais projekts 365, kas piesaka revolūciju sieviešu garderobē. Audums 4 sezonām, kuru ir iespējams valkāt 365 dienas gadā. Viegli kopjams un ērti kombinējams. Totāli melnā vai totāli baltā krāsā. Šīs sezonas must have katras sievietes garderobē sporta apavi. Augstpapēžu kurpes mūsdienu steidzīgajai sievietei tiek aizvietotas ar ērtiem apaviem, kuras var pievilkt gandrīz pie jebkura stila apģērba, jebkurā dzīves situācijā. Sporta apaviem ir jābūt garderoba katrai sievietei, jo pirmkārt tas ir ļoti ērti. Un pavasara trends mums atļauj sporta apavus valkāt gan ar elegantu kleitu, gan ar biznesa tērpu, gan arī ar sporta apģērbiem. Es arī piedāvātu mūsdienīgai sievietei savā garderobē iekļaut polkadot rakstu, jo šis trends ir kļuvis jau par ilgmūžīgo, un viņš parādās katrā kolekcijā dažādos sezonos. Un noteikti ir jābūt double bag somai, kura ir izstrādāta no eko ādas, kuru var nesāt uz abām pusēm. Soma ir 2 dažādas krāsās. Savukārt katras veiksmīgas sievietes skapī jābūt totāli sarkanajai krāsai, kas ne tikai paspilgtina ārieni, bet arī norādīs uz spēcīgu personību. Totāli sarkana krāsa atraisa sieviete pārliecību sevī. Manuprāt, tā ir veiksmes krāsa. Katrai veiksmīgai sievietei ir vajadzīga individualitāte. Pakaļdzīšanas modei ir bezjēdzīga. Atrodiet savu stilu un esiet tam uzticīga.